Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Dyson V10 putekļsūcējs vairs nenodrošina pienācīgu jaudu, viens no iemesliem varētu būt izlādējies akumulators. Šajā pamācībā mēs parādīsim, kā nomainīt akumulatoru, lai jūsu ierīce atkal darbotos kā jauna. 1. Sagatavošanās. Pirms sākat pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, jauns akumulators, skrūvgriezis un, ja nepieciešams, gumijas cimdus. Ieteicams veikt diagnostiku, lai pārliecinātos, ka problēma tiešām ir akumulatorā. Ja neesat pārliecināts, varat izmantot bezmaksas diagnostikas pakalpojumus, kas pieejami dažādās servisa vietās. 2. Iegādājieties saderīgu akumulatoru. Izvēlieties jaunu akumulatoru, kas ir saderīgs ar Dyson V10. Varat to iegādāties tiešsaistē vai vietējā veikalā. Pārliecinieties, ka tas ir oriģināls vai kvalitatīvs aizvietotājs. 3. Izslēdziet ierīci. Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts un atvienots no elektrības avota. 4. Izņemiet akumulatoru. Atrodiet akumulatoru atbrīvošanas pogu, parasti tas atrodas uz akumulatora aizmugurējās daļas. Nospiediet uz pogas un lēnām izvelciet akumulatoru no ierīces. Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu citus komponentus. 5. Ievietojiet jauno akumulatoru. Pārliecinieties, ka jaunais akumulators ir pareizi novietots, un nospiediet to līdz galam, līdz dzirdat klikšķi, kas norāda, ka tas ir nostiprināts. 6. Pārbaudiet ierīci. Pirms izmantošanas pārliecinieties, ka akumulators ir labi nostiprināts un ka visi komponenti ir pareizi salikti atpakaļ. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi. 7. Saņemšana pie durvīm. Ja jūsu ierīces problēma ir sarežģītāka un jūs nevēlaties veikt remontu paši, daudzi servisi piedāvā iespēju saņemt ierīces pie durvīm. Izmantojiet šo pakalpojumu, lai ietaupītu laiku un saņemtu profesionālu palīdzību. 8. Piedāvājums pirms remonta. Pirms remonta uzsākšanas uzprasiet servisa darbiniekiem piedāvājumu. Tas ļaus jums saprast izmaksas un iegūt vislabāko risinājumu jūsu ierīces remontam. Šī vienkāršā procedūra nodrošinās, ka jūsu Dyson V10 putekļsūcējs atkal darbojas efektīvi un jūsu mājas paliks tīras. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.